spēcīgākais enerģijas zivju zīmes pārstāvjiem nākamajā mēnesī, novembrī. Zivis novembrī. Kas jūs sagaida novembrī? Labi, kārtis saka stop. Bija flipotāji, jā, zobenu četrnieks un zižu septītnieks, kas liecina par to, ka varbūt jums ir bišķiņ tāda atkāpīte no visiem pārējiem, kaut kāda savas iekšienes meklējumi, varbūt kaut kāds laiks aizstāvēt savu pozīciju, jā, aizstāvēt savu pozīciju, kausa devīnieks apakšā izskatās, ka viss ir kārtībā, mēs jūtamies emocionāli piepildīti, laimīgi, dzīves priecīgi, jā. Nu, fantastiski, super, sēžam, mums ir panākumi, mums izdodās viss. Izdodās viss, jā. Nu, noteikti visas šīs pārmaiņas un viss, kas notiek tavā dzīvē, noteikti tevi virza uz kaut kādu augstāku mērķi, uz kaut kādu augstāku apzināšanos, uz augstāku laimi. Jo tev varbūt liekas, ka viss ir kārtībā, viss ir forši, viss ir brīnišķīgi, tad mums nāk tornis negaidītās pārmaiņas un kausu karalis, jā. Varbūt no kāda ļoti tuva cilvēka ir iespējams sagaidīt kaut kādu vai nu ziņu, jā, vai kaut kas tavā, teiksim tā, apkārtnē notiek un mainās negaidīti, jā, kādam no jums varbūt negaidīti ienāk kāda mīlestība, jā, vai kāds mēģina izrādīt savu pieķeršanos, bet, nu, šeit ir tāda piesardzība, jā, jo zižu septītnieks mums ir bišķiņ tāds, kaut kāds savu veidu nevis aizdomas, bet uzmanība, jā, mēģināt pat ne izanalizēt iekšējā sajūta, zivis, kausi, iekšējā sajūta, jā. Tātad šī brīža enerģija, lauva, spēks, jā, mēs stāvam savā krāšņumā, mēs esam pacietīgi, mums ir savi mērķi, mums ir plāni. Lauva, super, spēka kārtas, nu, parāda jūsu nostāju pozīciju, ka viss ir jums pa spēkam, enerģijas pietiek, mēs bliezām visus pārējos mēnešus, nu tad nekas mūs novembrī neapstādinās, mēs mauksim tieši tāpat. Tavs izaicinājums ir nāves kārtas, transformācijas un pārmaiņas, jā. Kaut kas tavā dzīvē noteikti prasās pēc pārmaiņām. Noteikti prasās pēc pārmaiņām, jā. Tātad pagātnē, kas attālinās, ir monētu pāžs, kas liecina par to, ka atkal ir izdevīgi piedāvājumi, izdevīgas iespējas, vai nu jauns darbs, vai nu jauni kaut kādi, teiksim tā, varianti, uz kuriem jūs ejat un tēmējat. Pagātni, kas iespēja nākotni, triumfarāti, enerģija, kas liek atgūt savu šo karavīgumu, doties iekšā, mēsties panākt visus vēlamos sapņus, sasniegt visus vēlamos plānus, jā. Šī kārta apzīmē arī transportu, tas nozīmē to, ka mēs dodamies tuvāk saviem mērķiem. Tavās cerībās ir kaustu dūzis, jā. Tavas cerības ir tiešām caur visiem šiem testiem un pārdzīvojumiem iegūt šo emocionālo stabilitāti, šo pārliecību, šo savienību. Es noteikti runāju ar kādu zivs pārstāvi, kurš vai nu ir tikko uzsācis attiecības vai meklē, ja, novembrī visas iespējas stiprināt ir šo saikni.
Bet, protams, ir kaut kāda varbūt zināma taisnība vai patiesība, kas var nākt gaismā, kura tā kā ir negaidīta, ja? Negaidītas pārmaiņas. Un pats interesantākais, kas ir ar šo un ar kausu dūzi, ka ļoti to nākotnē ir kausu karaliene. Ja? Tas nozīmē to, ka šeit ir spēcīga mīlestības, romantikas, patikas saikni, ja? Un tam nav obligāti jābūt saistītam ar mīlestību, ar partneri, ja? Tas arī var būt kāds jums ļoti sirdī tuvs darbiņš, ja? Vai kaut kādi rezultāti, vai kaut kādi panākumi, kaut kāds gandarījums, kas jums gan fiziskajā pasaulē rada stabilitāti un drošību, gan emocionālajā jums dod šo siltumu, pacelātību, izdošanos, ja? Jo patreiz iekšējos faktoros ir monētu bruņinieks. Tas nozīmē, ka kaut kas kustās ļoti lēni, virzās lēni. Tad mums šis ir vislēnākais bruņinieks, bet viņam ir uzticība, viņam ir paļaušanās, viņam ir šīs ieguldītās pūles, lai šim vēlamiem rezultātam. Šis rezultāts var būt jebkāds, ja? Ja jūs gribējāt būt viens pats un ļoti grūti jums gāja atrast partneri vai kādu iepazīties, ja? Tagad, ja jūs joprojām sēdēsiet un tādu pat lēnām kustēsieties uz priekšu, nekas nenotiks. Jums ir jāņem atbilstoši savu veidu rīcību, jo triumfa rati, šie rati brauc. Viņi nestājās, viņi negaida, viņi brauc. Un jūsu izaicinājums ir būt stipram un stāties pretī šīm pārmaiņām, kas jūsu dzīvē novembrī notiek. Arī faktori, ja, kāds pārdarījums, nožēla, ja, vainas apziņa, fokusējamies uz kaut ko negatīvu, uz kaut ko, kas jau ir pagājis garām, ko mēs nevaram mainīt, ja, tad mēs arī apstājamies šajā enerģijā un nekas arī nenotiek. Ja mēs stāvam, gaidām, domājam, skatāmies, ka ir šī enerģija, ka mums kaut kas pietrūks, ka mums kaut kas nesanāk, šeit noteikti ir jāmaina fokus, jo tavās bailēs ir saules kārts pati pozitīvākā, pati enerģiskākā un spēcīgākā prieka, laimes, izdošanās kārts ir tavās bailēs. Tu baidies no tā, ka šī jaunā mīlestība vai šī jaunā iespēja šim cilvēkam nesīs tev prieku? Hello, come on, kāpēc tev ir jābaidās sevi ieguldīt vai kādam uzticēties, uz kādu paļauties? Pirmkārtām, klausies savai intuīcijā, ja? Jo šeit ir kaut kas varbūt uzpeld no pagātnes, kuru tu nespēji palaist vaļā, lai atbrīvotu enerģētiski sev vietu šim jaunajām iespējām, kas tev sagaida novembrī. Jo gala iznākumā ir zobenu sešnieks. Un zobenu sešnieks viņš atstāja visu zināmo un dodas iekšā visā nezināmajā. Kopā ar nāves kārti tas spēlē ļoti, ļoti zīmīgu lomu, ka tu paļaujies un uzticies, ka tu ej uz otru krastu un kaut tu pat nezini, kas tevi tur sagaida. Otrā krastā būs citas iespējas, citi iespaidi un neliedz sev prieku būt laimīgam. Neliedz sev prieku atkal priecāties un līksmot par dzīvi un atrast kaut kādas pozitīvās, labās lietas savā ikdienā, jo tu vēlies šīs jaunās iespējas, tu vēlies šo jauno mīlestību un tu gribi paļauties uz cilvēkiem, tu gribi paļauties uz sevi, tu gribi paļauties, lai viss veicās, lai viss izdodās, lai viss sanāk, ja? Tad dari to, ļaujies, ja? 1, 2, 3, 4 vecā arkāna kārtis, tas nozīmē to, ka augstākie spēki ir kopā ar tevi, viņi tevi atbalsta tev šajā ceļojumā un noteikti laiks sev, ja, izsapņot savus mērķus, savas idejas, ko tu vēlies sasniegt, paļauties un lai jebkas novembrī notiktu, lai kādas pārmaiņas, lai kādas atziņas pie tevis nāktu, tavs šis tornis, šī celtne, par ko tu biji pārliecināts, ja viņš brūk, tici man, viņš brūk tam dēļ, ka tas
ir bijis nestabils, un pēc tāda principa tu nevari dzīvot, ja? Un tev ir jāļaujās šai nāves kārtī šīm pārmaiņām, ko šī skorpiona sezona nes, ja? Nu, skorpions mums saules zīmē šobrīd ļoti spēcīgs, un tā kā, nu, šeit viss ir skaidrs, ja? Ja kaut kas nekustās, kaut ko ļoti gribās un kārojās, ir jāiet uz priekšu, jāsako savai sirdī, savai intuīcijai, jāatstāj viss negatīvais aiz muguras, jo jauna pozitīva iespēja, pacelātība, emocijas, laime, prieks, mīlestība, viss ir tajā otrā krastā, ja? Bet kamēr mēs sēdēsim, skatīsimies šajā krastā un mums būs bailes spērt kāju uz otru krastu, tikmēr mēs neuzzināsim, kas tie otrā krastā tur gaida, vai ne? Paldies! Zivtiņas mīļās! Šis bija ļoti skaisti! Ļoti skaists lasījums. Lai jums ir brīnišķīgs novembra mēnesis, nebaidieties uzticēties, nebaidieties ļauties mīlestībai, sakot savai sirdī, un katru dienu dzīvot ar prieku, mīlestību, pacelātību, labām emocijām. Un tieši tā, lai mums viss veicās, lai mums viss izdodās un lai mums ir brīnišķīgs šis novembris.